Matemātikas izaicinājums 38. diena. Paskāla trīsstūris. Uzrakstīsim skaitli 1. Tad nākamajā rindiņā rakstīsim 1, 1. Nākamajā rindiņā sāksim ar 1 un nobeigsim ar 1, bet vidus elementu aprēķināsim saskaitot divus augšējos elementus. Sanāks 2. Turpināsim veidot jaunas rindiņas pēc šī principa. Nākamo rindiņu atkal sāksim ar 1, tad tālāk saskaitīsim 1 un 2, sanāks 3, tad saskaitīsim 2 un 1, sanāks 3, un tad atkal noslēgsim ar 1. Vai uztvēri principu? Nākamā rindiņa būtu 1, 4, 6, 4, 1. Iegūto objektu sauc par Paskāla trīsstūri. Pamēģini iegūt vēl divas šī trīsstūra rindiņas un ieraksti tās komentāros, un jau rīt es pastāstīšu kādu ļoti spēcīgu triku var izspēlēt izmantojot šo trīsstūri, un kāpēc es par to ierunājos tajā brīdī, kad mēs ar jums mācamies atvērt iekavas un sadalīt reizinātājos.